Un tā ir jūsu stingra griba un vēlēšanās. Jā. Jā. Nu ko? Pilngadīgi esat. Vecāku atļauju nevajag. Izej laukā. Pastaigājies pa dārzu vai ieej ķēķī. Tur tev pacienās ar kafiju. Nu tad uzticīgā Rute ar dojas sirdi. Man sauc Iela. Nē. Savu draudzi pazīstu gana labi. Vai tu Bībeli lasi? Tur ir stāsts par Ruti. Vedeklu, kura pēc vīra nāves pameta savu ģimeni un dzimteni, lai sekot savai vīra mātei un palīdzētu tai. Ja es vaicātu Nārbuļu saimniecei, viņa droši vien atbildētu, ka tu viņai esi tikpat tuva. Jā, mēs labi satiekam. Es tāpēc tev gribēju vaicāt, vai viņa ir devusi savu svētību? Nē. Viņa negrib, ka es precos ar Albertu. Un ne jau tāpēc, ka viņš būtu šāds vai tāds, bet tikai tāpēc, ka viņš ir kalps. Viņa baidās, ka Alberts iekāros Nārbuļus, bet tā nav un tā nebūs. Alberts ir pieķēries Nārbuļiem un mēs viens otru mīlam. Un kā tu to zini? Mācītāji kungs. Jūs taču arī esat mīlējis. Dažreiz tā ir apmātība. Apmātība? Nē, mēs vairs nesam tik jauni. Jā, tad teikšu citādi. Kaislība. Un tad tā pāriet. Un tad pamostas, ka no murga. Es ceru, ka šī nav tāda notis laulība. Nē, viss ir kārtībā. Mēs taču Jūs pareizi teicāt, vīrmāte un es. Mums ir bijušas kopīgas bēdas, viņai par dēlu, man par vīru. Kāpēc mums nevarētu būt kopīgs prieks? Iespējams, viņa raizējas par mazbērniem. Jā, lai nezūst mantojums. Ka viņiem varētu pietrūkt mīlestības. Nē. Es viņus mīlēšu tāpat kā līdz šim. Un Alberts viņiem jau tagad ir tēva vietā, ierāda darbus un tā. Kas viņš īsti ir? Gadiem jau šeit. Viens pats. Bez piederīgajiem. No Kurzemes bēgļiem aizklīduši pasaules karā līdz Krievijai. Tur tēvs un māte nomiruši. Alberts izdzīvojis, atgriezies Latvijā, bet uz dzimto pusi nav gribējis doties. Mācītāj, kungs, parunājiet ar manu vīrmāti. Groziet viņas prātu. Man smagi iet pret viņas gribu. Tad nevajag. Bet viņa taču nevar būt mana vīra vietā.
lai Nārbuļa saimniece atnāk pati pie manis. Es taču nevaru iet pie viņas un pamācīt. Pamēģini pati. Ja? Ej, sauc to vīrieti. Rakstīšu. Paldies. Uve, man tak sāp. Kā tev var sapēt, ka tā aba karājas? Ej, Man bail pērkonā. nebaidies. Puķes neapgāz. Kas tur smird? Dziedrā! Kas te tev kartupeļu nepiedāga? Melā, Keiti, melā! Vai, visiem jāskatās uz pirkstiem. Nezinu, kas būs, kad es nomiršu. Nē, nemirst viss. Kārtības nebūs. Jaunā saimniece jau grošas rokās nemāk turēt. Skatbūt uz pilsētu jāved kā tad mammas jāved. Tu nepalaid muti! Nav tava daļa! No Jānīša sveiciens. Paldies. Solīju, ka pēc 3 dienām varēšu atbraukt mājās. Nu, paldies Dievam beidzot. Tu taču neteiksi, ka visu dienu bijāt slimnīcā? Nē. Es gribēju tev ko teikt. Man neder tavs padoms. Es mēģināju, bet es nevaru un negribu arī. Mēs ar Albertu bijām pie mācītāja, lai norunātu par laulībām. Mēs precamies. Tā nu tas ir. Neņem ļaunā. Alberts pierunāja. Nē, es pat izlēmu. Bet Alberts arī vairs negrib slēpties. Ja notikt pēc tava prāta, viņš iet prom. Nu, gan nožēlotu. Esi gan tu vāja, Ieva. Nepārmet man. Tu neko vairs nevar grozīt. Es negribu Albertu zaudēt. Man vairs cits mīlestības nebūs. To nu nevar zināt. Ja arī būtu. Vai tas ko mainīt, vai tad tu man dotu savu svētību? Jā, ja viņš būtu cienījams cilvēks. Vai Alberts nav cienījams? Cik reižu man tev jāstāsta, ka lielu māju saimniece ir neklājis precēties ar kalpu? Labi. Ja tu neesi pārliecināma, tad runāsim tā. Es nepretošos tavām laulībām, bet tu man apsoli, ka tev ar Albertu nebūs bērnu. Kā es to varu apsolīt? Tas nav tikai no manis atkarīgs. Pasaki viņam! Tādi ir man noteikumi, ja viņš grib šeit saimniekot.
Es par savu mazbērnu tiesībām cīnīšos līdz pēdējam. Un iesaku arī tev to darīt. Nevis nodarboties ar savām miesas kārībām. Es savus pienākumus neaizmirsīšu un veltīju tu par tām kārībām. Man vajadzīga arī roka, uz kuras balstīties. Labi, balsties un nedomā par jauniem bērniem. Tev darētu padomāt arī par sevi. Neesi vairs tik jauna. Dzemdībās viss, kas var gadīties. To nu vīra māte atstāja manā ziņā. Redzu, ka neesi pārliecināmā. Nu tad zini. Pēc kāzām iesim pie tiesas un dalīsim mantu. Un dzīvosim katra savā galā. Žēliņ, kura tad ies lopu virtuvē putru vārīt? Labi. Es dodu savā mūžā grūtāko solījumu. Dziękuję pani. Paldies, paldies. Aiziet pakaļ. Oi, kas tas sadedzis? Tas. Nu, Jadviga, ko tad tu man tā piemānīji ko? Kur tad es? Solīju pieturēt Albertu, bet nekā? Vai tad es te jau Alberts? Ģirķis tukana. Bet varbūt viss nemaz nav zaudēts. Varbūt no kūšanas stalks būs kas dabūts. Zaudēts gan. Kā tā? Nu tā. Bet ja nu izrādās, ka es gaidu bērnu. Gādāšu palīdzību. Palīdzību? Tāda palīdzība man vienreiz jau tāda bija vajadzīga vairāk. Ko? Jā, rumpēnos saimnieks. Es Mariņai vairāk otrais nē. Tad tev būs bērns vai ne? Не знам, paņi. Bet varbūt nemaz vairs nevar būt. Džida apēda visus kartupeļus. Nu ko, nu? Nezinu. Nu ko, nu? Es uz laiciņu aizbraukšu pie Martas un puikas ņemšu līdzi. Bet kā tad kāzas? Pēc kāzām jau vēl laika diezgan. Es jau gan jūru māsām aizsūtīju ielūgumus, bet pasaki Martai, ka mēs ļoti viņu gaidām. Kleitu droši vien tu nepirksi. Skapie jau tur ir tā, ar ko tu laulājies ar Juri. Rasnāk tak nebūs palikusi. Ja grib, aiziet to mazmētai. Drīz jau būs precība gados. Ej, nu ej. Jaunam cilvēkam jauna dzīve jāsāk jaunās drēbēs. Bet kā tad mana? Tava? Ja saimnieka atraitni prec kalpu, tad tur visas taciņas jau iestaigātas. Nē. Visdrūmākajā sapnī iedomāties nevarēja, ka manās mājās saimniekos svešs. Bet tad Alberts ir svešs. Cik neesi viņu pati slavējusi? Ne pašu darbu.
Jā, darbā ir labs. Nu ko? Varbūt tagad arī mani sāks izrīkot? Nu, gan vīra māte. Albertam taču Nārbuļos nekas nepieder. Tu esi un vienmēr būsi īstā saimniece. Gan jau, gan gribēs, lai pieder. Alberts nav tāds. Un tu pati piekriti mūsu kāzām. Bet ar kādu prātu? Nekas. Aizbraukšu. Pie meitas. Būs citas runas, citas domas. Nomierināšos. Kad gaidīt atpakaļ? Gan jau. Martas bērni būs priecīgi ar mūsējiem izdragāties. Puikas! Vecis. Nav mājās pagastā. Es par buļļiem. Kur tad glaus? Ne jau tā. Glaunas šķirnes buļļi ienākuši. Kā? Ienākuši? Nu, ne jau ar kājām pa ūdens virsu. No Zviedrijas ar kuģi. Nu, nāc. Neko nedzirdēs. Ne. Nu, mans vecais stāstīja, Blomas pagastā viens esot nopircis par 1000 latiem. Nu? Netaisāties pirkt? Nu, būtu tik nauda, nāc iekšā. Ne. Labs tols, nav jābaidās, ka nobadīs. Nu, kur zemes sugas lopaudzēšanas biedrība nopirkusi? Būtu mums tāda biedrība, es arī pirktu. Bet nauda pašiem jāsamē. Vai tad biedrībai no gaisa kritīs? Nāc. Nu, nezinu, bet visas biedrības ar laiku kļūst bagātas. Še, atdod savam pagastvecim. Tā ir linu nodošanas zīme. Tur termiņa laiks vēl nav notekējis, bet es tā, garām braucot, lai nav lieku uz pagastu jābrauc. Garām braucot, nāc iekšā. Nē, nav vaļas. Es jau tikai tā zīmes dēļ un to buļļu dēļ. Es pie meitas ciemos. Nu, nāc iekšā. Nu, bet Nē. kā tad kāzas? Mēs ielūgumu saņēmām. Būs atpakaļ? Nu, diez vai. Nu, nāc. Nav jau manas kāzas. Nu, nāc un izstāsti. Kas te tur ko stāstīt? Ai, mūsu laikos jau viss notiek šķērsām, katrs dara kā grib. Tu runā priekšā, pakaļā viss viens. Bet vai tas ir pareizi? Tu Nārbuļos savu mūžu esi ieguldījusi. Vai to tā var palaist? Lūdzu. Tik neierasti, ka puika nav. Māja tukša. Vairs tikai dažas dienas. Bet tad nav jauki. Ka mēs tā varam justies kā jauni, brīvi cilvēki pirms kāzām. Tev mani bērni traucē? Un es taču. Un bērni patīk. Kas mums būs? Dēls. Nē. Vajā. Vīramāte pieprasīs solījumu, ka mums bērni nebūs. Taču neapsolīju. Apsolīju.
Es negribu, ka mājās saktos naids. Kā tu vari apsolīt? Arī par mani? Ko viņi gal galā var tev pārmest, pieprasīt, liekt? Vai tu neesi tāda pati saimniece kā viņa? Man tikai saimnieces gods, nevis teikšana. Par kādu cenu? Kam es dzīvošu? Kam strādāšu? Man un maniem bērniem, vai tas ir par daudz prasīts? Labi, jā. Bet kas es būšu? Savās, tavās acīs. Kāpēc mums taisni tajā brīdī, kad mēs visvairāk viens otru... Kas viņ mums, Dievs debesīs? Kas lems būt bērnam vai nebūt? Ja nu bērns tomēr gadītos. Nedrīkst gadīties. Es apsolīju. Gultā tu man nekomandēsi. Tur tu neesi saimniece. Tu atkal pa nakti. Ja visi tā nāks un neko nepirks, es izputēšu. Man arī aizput. Jā, pēc laimīga brūda gan neizskaties visu. Vecā? Nu, ko tad tu biji iedomājies, ka sauks par dēlu, kritīs ap kaklu? Vecā Nārbuļu saimniece kalpa. Kad darbu darīt, tad labs. Rādos ņemt tādu slikts. Nu, iedomājies viņu ar. Saimniecība jāatdod svešās rokās, nav viegli. Kas tie svešie ir? Ieva ir vedeklis vairāk kā 5 gadus. Ne Ievā, ne tevī nav Nārbuļa asiņu. Par attiecības līniju sveši. Vai tāpēc mums Nārbuļi mazāk mīļi? Vai tad mums ir kāds cits mājas? Ja nu Ieva nesmēdz otru... Mēs taču esam pieauguši cilvēki, bet viņi ar mums tā kā ar bērniem. Tev nebūs šito darīt. Un šito tu nedrīkst. Ko tad nedrīkst?
bērnus laist pasaulē. Tu esi vēl kaut kur šitādu aizliegumu dzirdējis? Nē, tās nav dzirdēts. Kā ta viņi to iedomājas? Stāvēs pie gultas un raustais kājas. Nekā smieklīgi tur nav. Tas ir kaut kas vispār vājprātīgs. Ieva apsolīs viņai to izpildīt. Kā? Kā tādas lietas var apsolīt? Tic, ka tikai labu gribēju. Miera labad. Viņi par to mums atļaušot precēties. Var iedomāties? Mums viņai atļauja jāprasa. Kas šī tāda ir? Nu, saimniece ir un paliek, bet ne viņa liedzēja, ne atļāvēja. Uzpļauju visu. Un kā mēs dzīvosim? Naidā. Par ko viņi man tur? Svecis nes, kur lai savu sēklu lieku. Bet tas ir otrs sievišķis turpat. Priekš manis jau sen nē. Tāda duša. Jums iet, kur acis rāda. Un pazust uz visiem laikiem. Tikai nedari tā. Abi esat uzsaukti baznīcā. Padomā, ko lai ieviesāk. No kauna acis nezinās, kur likt. Vecā priecāsies. Nē. Uz ecešām nevajag likt. Visu vajag izdarīt mierīgi. Laiks noliks visus savā vietā. Zini, pārguli pie manis, lai Ieva panervozē, lai redz, kādu zelta gabaliņu viņa var zaudēt. Un, kad atgriezīsies, tīsi ap pirkstu kā dzīpāru. Ar labu nakti. Nāc atvadīties. Tas ir briesmīgi, ko tu no manis prasi. Tu biji atsaukt laulāšanu. Es mīlu tevi. Es nemaz nezināju, ka tā tevi mīlu. Sodi ilgu mūžu es viņai nevēlu.
Pagalmā ejiet, nedīvieties pa istabu. Tu joprojām turies pie baltā. Jā, man rēbums nepatīk. Ķēķīm ar zilu tikai. Manī. Takas gadu plaukta malu un pie mutes pļodas nāc mazgājies no ūdens, nebaidies. Nu, ķemētiņā arī redzēsi nevairāk kā 5 minūtes. Ai. Manā jaunībā vāciski to rakstīja. Nur 5 minūten. Jā, tev kopš mazotnes padevās rokdarbi. Laiku, kad daudz prasa. Vai man laika trūkst? Es cita darba nevaru darīt. Bieži sāp. Prasa, kad nesāp. Varbūt vairāk svaigā gaisā vajag iet. Tagad laukā ne augsts, ne kā, bet tur tā piekurināts. Rudens klāt. Salnas drīz sāksies. Vai kā tie bērni tur ņemās? Man galvu plēš puši. Pasaka, lai klusāk, labi? Vai tad tik traki ir? Tāpēc, ka 3 zeperes esmu atvedus, vai tāpēc mājai jumts jāceļ gaisā? Ielūgumu saņēmi? Jā. Tad jau Nārbuļos liela notikumi. Nu, ja par notikumu var uzskatīt to, ka kalps no savas istabas ievelkas saimnieces gultā. Tu tak viņu visu laiku slavēji, Alberta. Kamēr savu vietu zināja. Nu, tai kalponē Jadvigai acis kā spolis uz Albertu. Likās Albertam arī viņa patīk. Ne, pēkšņi vajag saimnieci. Pie darba nekāda vaina. Nu, kā tad tu zini viņa vainas citās lietās? Ievai spriest, ne tev. Tu nejoko. Mums tagad visai dzimtai jāturas kopā. Mums jāparāda. Vai saproti? Kā tu to domā? Nu, domā to arī. Es nevaru, man sāp galva. Ai. Vai, Berta, vai? Pati mīkstā krēslā māti uz cieta nosētināja. Tieni, piedod, mainīsimies. Es pa vecām paradumām, tad liecies mierā. Vai? Man jau sieva ielipus tai krēslā kā muša medu. Dažreiz gandrīz vai celšus jāceļ, lai uz gultu dabūtu. Ai, vai te nu tik traki, vai te tu pusdienās pati nemaz neko? Nu, tad vajag ārstu, zāles. Zāles es esmu spaiņiem izdzērus. Vai es iešu paskatīties, kas ar pusdienu? Ne. Līvija pati tiks ar visu galā. Bet jūs ciemojieties. Tad jau viņa pasauks. Pagaidi. Runāsim skaidru valodu. Jūs taisāties uz kāzām pie Ievas un Alberta? Nu jā, Bertai nesāpēs galva. Lai sāp. Pēdīsim pusdienas un es braucu pie Martas ar bērniem. Tur padzīvošu pāris dienas, kamēr tā jēzga Nārbuļos beidzas. Tad pa kāzām nebūs tur klāt. Es jau sapriecājos, ka mēs visi satiksimies. Citreiz. Nu, nebūs par dāvanām jādomā. Es jau nevaru izdomāt, ko nopirkt. Nārbuļos jau viss gana. Sirds miera trūkst. Anna! Nu? Ciemi sabraukuši, nāc saņemt! Vai! Labdien, mamma! Labdien!
Nu, svei. Paņēmu sev ciemadienas, lai Ieva viena pati pasaimnieko. Es te pie vecākās meitas Martas iebraucu. Viņa pat netālu dzīvo, nu izdomāju. Jāatved parādīt mazbērni. Ilgi nav redzēti. Nu, tur redz kādi seperi mums izauguši, ko? Nu, ko te neatbrauc uz Nārbuļiem? Vai tad laika? Darbs, zēn. Tā ir. Kur te Jānis, kāpēc nepaņēma līdzi? Puikas, nu, ej te izjārēties ar brālēni. Šeit ņem cepuri līdzi. Ņem cepuri līdzi. Slimnīcā. Ejam iekšā, ko mēs Labi. Nu, slikti. Jā. Vai nabadzīgs 3 operācijas pārcietis. Sēdi. Un nemaz nevar zināt, kā būs. Varbūt būs jāatliebo. Kā būs mūžu? Nu, nevar zināt. Varbūt uz mūžu. Jete atnes kafiju. Bet es jums saku, viņš būs Nārbuļu saimnieks. Labdien. Labdien. Tā gribēja Jēkabs, Juris, un tā es arī gribu. Labdien, Just. Labdien. Savās mājās saimniekojot var jau arī pieklibot. Jā. Nav nekas briesmīgs. Jā. Pasaulē laimi meklēt, tās būtu grūtāk. Bet vai tad Ieva citādi domā? Ieva? Ko Ieva? Ieva pavisam apmāta. Un ko te Ieva atradusi tai puisī? Nu, nezinu, nevienu sliktu vārdu jau par Albertu nevar teikt. Strādnieks labs, ar puikām arī labs. Nu, bet vai tad tāpēc par saimnieku jāpataisa? Anna, Mārtiņa, nu, vai tad jūs gribētu kalpu par znotu? Ko? Vai tad jūs iest uz kāzā? Kā, ko nozīmē iesit? Tev būtu jāvaicā, vai nāksit? Mēs nevaram neiet. Mēs esam aicināti par vedējiem. Jā. Bez vedējiem nelaulās. Nav mūsu varā atļaut vai liekt. Ieva jau ar kreņķis vien visu laiku pieredzējusi. Nu, varbūt beidzot tiks pie laimes. Laimes. Tik daudz nelaimes viņu piedzīvojis tais nolādētajos Nārbuļos. Nu, jā. Jā, nu, Dārdiņa jau nolādēja, gan jau nolādēja. Bet nu jau tam lāstam jābeidz. Iemesli tā vairāk nav. Te jau tikai mans tēls iemesls. Es negribēju tevi sāpināt. Es jau saprotu, tu jau gribētu, lai Ieva visu mūžu skums pēc Jura. Bet kurš te bija tas vainīgais? Saimnieku. No saimnieku vajadzēja Ievai ņemt. Ieva jau tikpat kā neiziet ārā no mājas. Kurš šāds priekšā to iemīl. Un ja vēl gadās lāga cilvēks. Jā. Katrīna ir putās, tas ir skaidrs. Bet kāpēc tēvs un māte ir viņas pusē? Tu domā, viņi nebrauks uz kāzām? Nu, tu to neizskaties.
Es nezinu. Es nekad tā nedarītu. Savai meitai sabojāt kāzu dienas. Viņš visu mūžu to atcerēsies. Man šķiet, Katrīna pati nezina, ko viņa īsti grib. Kā viņas pēc tam vienotrai acīs skatīsies. Nu, tāpēc jau taviem vecākiem, tas ir Ievas vecākiem, vajadzēja apskaidrot. Nu jā, un kāpēc viņi to neizdarīja? Un mēs arī ne. Nē, mēs jau teicām, ka brauksim. Es nezinu. Nabaga Ieva. Kā baznīcā izskatīsies jaunais pāris ar vedējiem vienu? Bez kāzniekiem. Nu, vai nu Katrīna visus aizrunās. Gan jau tik tā, ka nebūs. Varbūt aizbraukt pie Ievas. Brīdināt. Nu. Un visu sabojāt jau 3 dienas iepriekš. Domā, ka Ieva nenojauš, kāpēc Katrīna tik pēkšņi aizbrauca savus radus apciemot. Tieši tagad, pāris dienas pirms kāsām. Žēl, ka. Nu, žēl. Jā. Ja es būtu kalpona bez pūra, tad būtu redzējis. Nu, bet Alberts taču ir gluži kā saimnieks Nārbuļos. Tikai Katrīna to negrib atzīt. Nu, ar prātu varbūt grib. Ar sirdi nē. Viņa jau nevar iedomāties nevienu citu savu dēlu vietā. Pēc tik daudz gadiem, man liekas, ka Katrīna ir atradusi Ievai precinieku, un tagad piktojas, ka viņas nodams izjūka. Kuru tad? Nu, jaunam puisim Ieva ir par vecu. Ne, nu, bet es sliktu vārdu negribu teikt. Viņa jau joprojām ir smuka, bet priekš jaunu puišu. Kas tu paliek? Pusmūža atraitnis, vai? Nu, tādam vajadzēs saimniec pašu mājā, iegātņos neies. Nu, tad tieši Alberts. Ne viņš plencis, ne viņš meitu ģēģers. Kā tu to zini? Kā zini, redzēts nav. Nu, tādas lietas jau notiek zem deķa. Vai sienas šķūnī? Cik viņam tagad ir gadi? 30 un vēl drusku? Nu, 30 un vēl drusku. Vēl drusku. Jā, Ieva laikam viņu ļoti mīl. Nu, un tu mani? Ko? Tu mani? Jā. Kas nu vairs par mīlestību pēc 10 gadiem? Vecs cilvēks. Kas vecs, kas nedaudz vecs. Vecā mīla. Es tā kā esmu vecs. Nekur neiešu, es esmu vecs. Man muguri beigts. Tāda veca meitene. Paskaties, veseli 3. Nu, bet ko man ar to iesaukt? Uzliec šitien. Nu, labi. Izliec man kārtas. Nē. Tu labāk iedzer manu tēju dvēseles mieram. Dvēseli mierā, kad miesa kapā. Kas tad notiek, to neviens nezinām. Bet kamēr pie pašas, tikmēr vēl var līdzēt. Kāpēc ar mani ir tā? Kā? Vīrieši, kā mušas krīt uz medu, bet nepielīp. Pat bērni nevar dabūt. Te daudz grib noturēt. Stipra vēlēšanās ir kā cilpa. Paši piesien, bet otrs paliek brīvs. Ko man iesākt?
Man nav dušas noskatīties, kā Alberts ar Ievu. Pats Jonāņa, jā. Neskaut. Drusciņ laimes Ievai arī pienāks. Man? Manai sirdī uzspļaut? Nē, izliec kārtas. Ceļš. Tu gribi iet prom no Nārbuļiem, bet tu tālu neaiziesi. Atgriezīsies un atkal iesi. Un tev būs darīšanas Kroņu mājā. Cietums, Jēzus Marija, par ko tad cietums? Nē, labākā, bet ne tik drīz. Ko es darīšu Kroņu mājā? Es nezinu, tas kārtīs nav rakstīts, bet tu būsi tai piederīgi. Nē, tu man labāk pasaki par mīlestību, par vīru. Nu, mīlestības kārts ir apkārt, bet nav cieši klāt. Tu nemāki izlikt. Veltīgi izslavēt. Es iešu. Tu negribi iet atpakaļ, bet uz priekšu ceļa nav. Saslaucīt.